šodien ir ekskluzīva iespēja, jo stundu jums vadīs iespējamās misijas. Šīs misijas saturu jūs droši vien uzzināsiet, mērķus un uzdevumus jūs uzzināsiet šīs tikšanās gaitā. Patronese Ingrīda Blūma. Un es došu vārdu šai, es ceru, sarunai. Ja? Labdien! Es nezinu, vai tas klases izkārtojums ir tāds ļoti standārts, bet skaidrs, ka šī nav standarta stunda. Manā vietā pieredze kā skolotājs, mazliet esmu sākusi strādāt un pasniedzēt Rīgas biznesa skolā un tad vēl biznesa cilvēkiem. Droši vien diezgan netipiski ir arī visu šo filmētāju, fotogrāfu līdzdalību mūsu stundā. Bet katrā ziņā to, ko direktori teica, es ļoti gribētu turpināt. Es ceru, ka šī būs saruna diskusija, ka jūs arī diezgan aktīvi piedalīsieties stundā savām domām. Vietuvēsim viņas ar dažādiem veidiem, nedaudz piemaksājot stipendiju pie saukuma skolotāja algas, bet daudz būtiskāk īstenībā piedāvājot viņiem, kā jaunajiem speciālistiem, plašas attīstības iespējas, tā skaitā vēl papildus mācības tam pedagogu darbam. Un motivēsim viņus iet strādāt skolās par skolotājiem uz 2 gadiem, tā kā tādā papildus treniņā. Un kāpēc mēs to darām? Man, loģiski no manas pieredzes, es domāju, ir spriest, ka man vistuvākā tēma ir ekonomika, bizness. Un es domāju, es kā jebkurš, un tāpat kā jūs, kā jebkurš Latvijas iedzīvotājs grib, lai mēs dzīvotu bagātā valstī, labklājības valstī, tur, kur ekonomika plaukst un zeļ. Un viens no tādiem labiem piemēriem mums tepat tūmā mums ļautu justies labi paši Latvijā, dzīvot piederīgiem Latvijai, nebūtu jābrauc uz īriju vai jāatbraukt atpakaļ, vai ja dzīvot īrijā vienalga ir šos lepni par to, kas latvieši. Ja neskait to, ka īri visi zina Latviju pēc futbolu, to es esmu citējis. Jā, tāpat pielīdz, jā, kāds apzina, ka tas Latvijas ir tāds. Patriotisms kā tāds, jā. Tā, lai varētu apzināt to, ka valsts kāpēc, kāpēc tu piedari. Jābrauc valstī, tā dzirdēja. Cieņa vienam to. Cieņa. Jābūt tādām kā pamatvērtībām sabiedrībā iekšā, kā ģimenē, tādām stabilām lietām, lai neizaustrētu sabiedrību. Kā jūs veidot komandu? Jūs veidot komandu no sev līdzīgiem cilvēkiem? Dažādiem? Vajadzības konkrēti jādara. Piemēram? Nezinu, piemēram, ja man vajag reklāmas aģentūrā cilvēks, man visai gradošs. Tāds, ka skatījums tāds tam lietām, kādu vajag. Kā citi domā? Ja jūs sakāt, pie sporta jums vajag hokejā komandas cilvēkus, jums vajag lielas, stipras, mērķtiecīgas droši vien, vai ne, kas iet uz vīziju. Kādu vēlējumu jūs gribētu, lai es jums uzrakstu? Kaut ko no sevis. Ko lūdzu? Kaut ko no sevis vajag. Nebaidīties no visaugstākajiem mērķiem un piepildītos, īstenotos, lai veicās mums tiešām. Pirmais jau tagad pabeigt skolu un iestāties kaut kur mācīties. Paldies!